Man kā katolētēji šķiet, ir okei, ka tur ir baznīca un varētu būt arī mūzika. Pie viņiem drīkst. Jā, bet Viņi kā ir vienmēr tev? bijuši dažām lietām atvērtāk. Skaņameža, Baltā nakts baznīca, tas viss iet kopā ar Skaņamežam ir rokā? pieredze ar eksperimentālo mūziku sakrālajā telpā. Bet kāpēc tieši anglikāņu baznīca? Mums tās ceļas dažiem no mūsu visu laiku labākajiem pasākumiem. Tu esi dzirdējis, te ir vislabākās trakās mūzikas lietas notikušas. Ejam iekšā, paklausāmies, Jā, kāda ir tā skaņa, jo es par skaņu ļoti daudz domāju. Vai tur tas ir pluss, ka koncerts notiek baznīcā, vai tieši mīnus? Reizēm tas maina mūziķu koncertu programmu. Nākiet. Tad bišķi svēta sajūta man tomēr. Pietāta. Pietāta labi, galvenais, lai viņi nebūtu aizspriedumi. O, nē, aizspriedumi man noteikti nē. Tā klusu nevajadzēs uzvesties taču Baltijā naktī, vai ne? Daudz arī neuzvedās. Bet kas te notiks anglikāņu baznīcā no 8 vakarā? Kas te būs? Plašākai publikai brīvi pieejams ieskats avangarda mūzikā. Dažādi žanri, no free jazza līdz ambientajai mūzikai, no turku mūzikas līdz latviešu. Un kāpēc ir svarīgi Baltijā naktī šo eksperimentālo mūziku parādīt plašāk? Es teiktu, ka tas ir tādēļ, ka Skaņamežs vienmēr ir bijis, Skaņameža uzdevums ir bijis pārdot mūziku, kur ir ļoti grūti pārdot. Vienkāršiem vārdiem izsakoties, mēs sekojam līdzi pārmaiņām mūsdienu mūzikā, kas daudzās masu kultūras nozarēs vēl nav nosakņojusies, un nododam šīs pārmaiņas tālāk saviem klausītājiem. Tādēļ iespēja, neuztraucoties par komerciāliem panākumiem, to prezentēt ļoti plašai Baltās nakts publikai, vienmēr ir vērtīga pieredze. Tā gluži vienkārši paskaidro tiem, kas nav lojālākie Skaņameža sekotāji, kas tas ir un ar ko tas nodarbojas. Es tev izaicināšu, nāc šur. Sēdi blakus. Blakus. Tā kā te nekas nav, tieši tā kā tu noraksturoji. Mēs nevaram baidīties no kā, šis ir eksperimentāli, mēs nezinām, kā būs, un te ir akustika. Lūdzu. Tā nebūs. Atnāciet, lai būtu labāk. Tā tiešām nebūs. Šeit 8 Baltijā naktī. Anglikāņu baznīcā šādu nebūs. Paldies Dievam! Paldies jums!